atjaunotas un uzlabotas versijas iepriekšējiem modeļiem. Sveiki, šeit Toms no baldzo.lv un šodien mēs aplūkosim atjaunotās versijas Philips Sonicare modeļiem. Agrāk šo modeļu sērijas saucās Protective Clean. Tagad atjaunotajā dizainā šis nosaukums ir noņemts nost un ir atstāti tikai modeļu numuri, sākot no 5100 līdz pat 7100. No sākuma aplūkosim, kas šiem modeļiem kopīgs un vēlāk kas atšķirīgs. Tīrīšanas jauda. Pirmā pati svarīgākā lieta visiem šiem modeļiem un īstenībā pilnīgi visiem Philips Sonicare zobu birstēm ir vienāda maksimālā jauda, kas ir 62,000 sariņu kustību minūtē. Uz kastēm virsū ir rakstīti dažādi modeļu nosaukumi kā 5100, 6500, 7100 un līdz pat 9000. Tā nav jauda vai apgrieziena, tie ir tikai modeļu nosaukumi. Jo lielāks ir šis modeļu nosaukums, jo vairāk aksesuāru, programmu būs iekļauts, bet pilnīgi visiem Sonicare modeļiem ir vienāda 62,000 sariņu kustību minūtē jauda. Mājiņas uzgaļi. Tāpat visi Philips Sonicare mājiņas uzgaļi dar visām Philips Sonicare zobu birstēm. Ir modeļi, kuriem komplektā oriģināli ir pievienot standarta uzgalīši, ir kam ir mīkstie un ir kam ir paši jaunākie ar silikonu, bet visi uzgaļi dar visām birstēm. Spiediena sensors. Tāpat visiem šiem modeļiem ir iebūvēts spiediena sensors, kurš dod zināt, ja jūs pārāk spēcīgi sākat bērst zobus. Lādētājs. Arī lādētājs visiem šiem modeļiem ir pilnīgi vienāds. Apaļas formas USB savienojums. Agrāk dažiem modeļiem bija lādētājs, ko varēja iesprost pat taisno rozetē, tad šobrīd visi jaunākie modeļi pāriet uz USB savienojumu. Jebkurš no šīs sērijas modeļiem var būt pieejams vairākās krāsās, parasti gan melnā vai baltā tikai, un dažādās komplektācijās, piemēram ar papildus uzgalīšiem un vai ceļojumu futlāri vai dubultu komplektu, kur iekšā ir divas zobu birstas. Akumulators. Un visas šīs birstas spēj darboties aptuveni 21 dienu, ja ir pilnībā uzlādēts, pieņemot, ka jūs zobus tīrat katru dienu 2 reizes vismaz 2 minūtes. Iepriekšējās sērijas spēj strādāt līdz 14 dienām. Uzgaļu veida sensors. Visiem šiem modeļiem ir iebūvēts uzgaļas sensors, kurš atpazīst, kāds uzgals savienots. Ja jūsu zobu birstei ir pieejams šāds tīrīšanas režīms, tad tā automātiski pārslēgsies uz to. Piemēram, ja jums ir 7100 modelis un jūs uzliekat virsū sensitīvu uzgaļas, birste uzreiz pārslēgsies uz sensitīvu režīmu. Bet, ja šo pašu uzgali liksiet uz 5500 modeļa, kuram nav speciāli sensitīvu režīmu, tas ieslēgs standarta parasto tīrīšanas režīmu. Protams, ja jums nepatīk režīms, ko zobbirste pati izvēlas, to var manuāli nomainīt, nospiežot režīmu maiņas pogu. Tagad aplūkosim, kas atšķirīgs šiem modeļiem. Režīmu skaits. Lētākajā versijā 5100 sērijas modelim ir viens tīrīšanas režīms. 5500 un 6100 ir 2 tīrīšanas režīmi, un 6500 ir 3 un 7100 ir 4 tīrīšanas režīmi. Iespēja regulēt intensitāti. 5100 modelim var regulēt 2 līmeņos, 5500 šādas opcijas nav, un 6100 līdz pat 7100 ir iespējams intensitāti regulēt 3 līmeņos. Spiediena sensors. Tas ir visiem šiem modeļiem, bet sākot no 6100 modeļu un uz augšu ir iebūvēta arī spiediena sensora LED gaisma birstas apakšā. Ja pa stipru sāksiet bērst zobus, sāks mirgot arī lampiņi, ziņojot, ka tā darīt nevajag. Ceļojuma futlārs. Visiem šiem modeļiem mēdz būt variācijas, kurās ir iekļauts arī ceļojuma futlārs. Tajā var ievietot vienu elektrisko zobu birsti un 2 mājiņas galviņas, bet 7100 sērijas modeļiem šajā ceļojuma futlārī ir iespējams arī uzlādēt savu elektrisko zobu birsti, taču vieta pietiks tikai vienai mājiņas galviņai. Aplikācija telefonā. Sākot no 6500 modeļu uz augšu, zobu birstēm ir pieejama arī speciāla aplikācija mobilajos telefonos. Aplikācijā iespējams redzēt, kurās dienās, cik reizes tīrīt zobu, saņemt ieteikums, kā labāk kopt zobu birsti un kā pareizāk to lietot, tīrot zobus, lai iegūtu maksimālu efektu. Tāpat pēc mūsu labākajām tradīcijām visas birstas testējām mūsu spīdzināšanas testos. No sākuma visas birstas slīcinājām 2 minūtes ieslēgtā veidā, tas pilnībā pavadīja zem ūdens. Nevienai tas neradīja nekādas bojājumus. Metām no aptuveni 1 metra augstuma ar uzgalu uz augšu, ar uzgalu uz leju
un uz sāniem. Protams, ka visas zobirstas izturēja triecienu testu, tāpat kā visi citi Philips Sonicare modeļi, ko jebkad esam testējuši pirms tam. Visi šie modeļi jau atrodas pie mums, tas nozīmē, ka jums nav jāgaida vairākas dienas vai nedēļas. Varat to saņemt uzreiz mūsu veikalā vai ar piegādu uz pakomātu jau nākamajā dienā.